Ukulele Rīga, Ģetrūdas iela 64. Nepieciešams zvangas, kalimbas, mikrofoni, džambas, aksesuāri, ģitāras pedāļi, ģitāras pastiprinātāji, akustiskā vai elektriskā ģitāra, modulārie sintezatori. Nepieciešams ukuleles. Ukulele Rīga, Ģetrūdas iela 64. Nākamais pāris mums ir Geps un Baby Keens. Sampli saglabājās tie paši. Sāk Baby Keens. Baby Keens, pirmais rauns. Bācis aizmirs izslēgt metronomu. Ok, Džeki, domas par Baby Keen pirmo raundu beat. Man likās, kā izskatīt, ka Džeks izdomāja beigās tā aiziet. Es nemāku vēl pateikt tādu definitīvu answer, bet sākums bija tas kind of boring, priekš beat, battle beat. Bet beigas jau tajā samplā nav, like, Nē, man liekas, viņš pats ir iespēlējis. Viņš pats iespēlēja, jā. Tas kind of cool. Es baigi neklausīju tādu žanru, bet es can appreciate, ka ir tas extra efforts un kaut kas samēls uztaisīts. Un tu jau redzēs, kas ir otram. Niklau, kādi komenti vai ejam tālāk uz nākamo? Ejam tālāk. Pirmais rauns – Geps. Vīri, domas par pirmo raundu. Niklau, pirmais. Man ir komentārs vai verdikts? Tev ir komentārs un verdikts. Es iešu par pirmo čoku. Tikai tā, ka viņš pats ieblies gīču. Tas diezgan dope. Plus pa kreativitāti. Otrs beats, viņš bija super generic. Viņš ir labs rapa beats, maybe. I don't know. Jā, pirmais, jo arī pirmam beatam tas sākums, viņš bija tāds, tā kā, kas tās funky bungām bija, to es nesapratu īsti. Bet es sapratu vismaz to virzienu, uz kuru producers gribēja iet, ka, ķipā, ok, te ir beats, viņš te kaut kas viņš pamainās. Un plus pa kreativitāti, par gīču. Jā, tā kā pirmais čoks. Ok, 1-0. Baby Keens vadībā. Sangvin? Man grūti izdomāt, tāpēc, ka pirmajam es reāli give props par to, ka jā, Džeks iespēlēja pats, un tā kā tas kaut kas, ko mēs gaņā, ka baigi daudz nedzirdēsim uz tajā beat battlā. Bet at the same time, tā pirmā daļa bija tā kā reāli samples ar classical drum breaku, un tas bija all there was. Un kamēr to, un otrais beats, jā, es ka negribēju, ka viņš bija generic, bet, tur bija tomēr kaut kas ielikts iekšā. Tur arī bija switch-ups, kaut arī tas otrais switch-ups bija mazliet tāds wonky beat. Tā kā,
Es nevaru izdomāt. Es laikam iešu ar otro tikai dēļ tā, ka tajā pirmajā daļā, pirmajam beatam, tur bija praktiski nekās. Un tad praktiski tas sanāk vienkārši daudz īsāks tas beats. Jā, es eju ar otru. Es aizmirsu, kāds tas bija. Gaps? Gaps, jā. Es eju ar otru, jā. Jā, man attiecīgi ļoti likās interesanta ideja Baby Keenam tieši arī par ģitāru, par metronomu un viņa atstāšanu tur iekšā un visu to. Es piekrītu arī Sangvinam, kad varbūt tas īsti nebija kreatīvākais way to do, kad tu paņem samplu daļu iecilpo un uzliec classical drum breaku. Man vairāk personīgi runāja šajā raundā Gapsa beats, jo, kā jau arī Sangvins minēja, lielāko daļu tur bija switch-ups, vibe ziņā man patika viņš vairāk. Arī mīksā aspektā viņš skanēja daudz arī patīkamāk ausīm. Tāpēc, lieki nerunājot, man pirmais rauns aiziet Gapsam. Gaps paceļ pirmo raundu. Ejam tālāk uz otro raundu. Tātad Baby Keens sāk. Mēs klausamies Baby Keen otro raundu pirmoju. Okay. Džeka, neliels komentārs, pirms klausamies Gapes otro raundu, vai slēdzamies uzreiz tālāk uz otro Gapes? Mācam tālāk, bro. Davai, klausamies Gapes otrais rauns. Tā, nejauši aizgāja, jau skanēja kaut kas tālāk. Tā, vīri, verdikts par otro raundu. Niklau, sāc. Es iešu ar otru čoku, jo tur kaut kā drumpēts un sadzirdēju, es nezinu. Pirmais bija baigi haotisks. Es atkārtošos, es klausos uz ļoti funky austiņām. Un šajā gadījumā varbūt jūs pārējā žūrija varbūt tehniskāk ir, es šodien vairāk vibes vērtēju un varbūt kaut kādu mini tehnisko stafu, bet jā, pirmam čokam bija baigi haotisks tas beats, un, ja godīgi es pat uz tām ausņām nesadzirdēju samples galam, labojiet, ja es kļūdos. Bet jā, tā kā otrs beats arī, viņš bija super generic, bet tikai tāpēc, ka tas kaut kādā žanra kastītē iekšā,
tad tāpēc aizies arī man balss otram beatam. Sangvin? Pirmajam beatam man likās ļoti krūti, ka tiešām mēģināju kaut ko citādāku, bet tas arī praktiski viss, jo man ļoti liekas, ļoti nice, ka tu tiešām mēģināji kaut ko citādāku, bet tad, kad tu mēģini kaut ko citādāk, ir sometimes jāpadomā, vai tu tiešām var izdarīt tā reāli līdz galam, jo šajā gadījumā kad iesākās beats, es nevarēju līdz galam saprast, vai viņš tiešām ir labs vai kā, un tad beigās aizgāja tur par tiem semitoņiem vai toņiem, es nezinu, kā tu tur vienkārši gāja uz augšu uz leju, un tad tur vispār tu lost me there. Bet, es propsīju, ka tu actually dari kaut ko citādāk. Un man arī balss vienkārši aiziet uz otru, jo tur mix bija labāks, drama bija harder, bija drami. Un arī sample chops bija atrast tāds diezgan catchy. Uz ar to bija mazliet varēja arī pagrūvot pie tā, man arī serija ir otru. Jā, man attiecīgi liekas tieši gandrīz atkal ļoti līdzīgi kā jums. Baby Keenam, kaut kas tur gan ritmā sajuka, gan visā pārējā otrā daļā arī tomēr props par to, ka bija kaut kas citādāks, kā jau Sangvins teica. Tā, cerams, ka vēl būs pāris cilvēki, kas būs mēģinājuši ko citādāku. Abi ļoti labi beatmakeri un ļoti interesanti, bet tieši šajā raundā Geps arī atkal paņēma virsroku. Tiesa, man gribējās, lai Geps uztais vēl vismaz vienu vai divus kaut kādus switch-upiņus tajā visā, kas būtu bijis diezgan kruta, bet kā arī man likās bišķi pa ilgu intro, taču skanējuma ziņā daudz patīkamāk ausī, kā jau iepriekš minēts vairāk kārt, un miksa ziņā arī. Tāpēc mana balss arī par Gepsu, un ja nemaldos, Gepsam ir 2-0 šobrīd attiecībā pret Baby Keenu. Pareizi? Pirmā raundā Sangvins par Gepsu, es arī par Gepsu. Jā, tad ir 2-0. Mēs jau zinām uzvarētāju, bet klausamies arī viņu trešos raundus. Pirmais Baby Keens, trešais rauns aiziet. Un klausamies uzreiz arī Geps trešo raundu aiziet. Džeki, trešā raunda verdikts. Niklaus. Numur 2. Sangvins. Pirmais atkal, laikam tāpat kā otrajā beatā bija mazliet all over the place beigās. Kaut arī tas techno bija kinda good. Viņš bija
tehno baigi nestrādā 20 sekundēs un tā. Atkal vienīgais, ko es varu pateikt, ka tu domāji mazliet citādāk nekā pārējie, bet jā, es eju ar otro. Although otrajam man sākuma čops likās diezgan briesmīgs. Es būšu honest, man vispār nelikās tas izvēlētā sample vieta labi ar tiem dramiem, ko tu izvēlējies, bet otrā daļa bija cool. Also, nav īstākais beat battle, bet no šitiem diviem easily otrais, jā. Jā, man attiecīgi vairāk tieši uzrunāja šobrīd Baby Keena beats tieši ar to tehno daļu. Man likās, ka jau cik tu esi bijis šajā streamā, tu visu laiku izcēlēs tieši ar šo tehno elementu, un man likās interesanti, ka tu negāji ar to šajā beat battlā. Savā ziņā es to gaidīju, un man prieks, ka tu centies pārsteigt mūs, un, kad es ekspektoju kaut ko, un tu izdarīji pretēji. Bet mana balss aiziet šajā raundā par Baby Keenu, bet Geps ar 3-0 tiek tālāk nākamajā raundā. Apsveicu. Tā, ejam tālāk. Nākamais pāris ir Gustavs Stone Mason. Yay, ball!